Protams, ka tēma ir ļoti smaga un mēs esam pateicīgi jums, ka tas jums arī ir svarīgi tikpat, cik mums uzzināt par mūsu vēsturi, par mūsu traģisko vēsturi. Bet es pateikšu, ka pirmo reizi, protams, mēs uzsākam šo nopietno darbu, tieši to pētījumu, 2 gadu atpakaļ. Jo tad mēs tikai tikām klāt, tikai tad, kad oficiāli Angela Merkele 12. gadā atvēra memoriālu pie Bundestāga, tas ir Berlīnē. Tikai tad arī citas Eiropas valstis, var pateikt, oficiāli atzina holokaustu. Šī izstāde ir arī Tukumā. Priekš Tukuma tas ir ļoti zīmīgi, jo, manuprāt, Tukums ir viena no tām Latvijas pilsētām, kur romu kopiena ir pietiekami liela, un kur tātad arī viņa ir bijusi liela arī pirms kara. Bet paskatoties šajos materiālos, noteikti būtu ļoti daudz pētāmo jautājumu, pētāmo lietu, kas saistās tieši ar šīm traģiskajām lappusēm, kas vairāk ar Tukumu. Jaunākā paudze noteikti to uzskata par senu vēsturi, aizvēsturi. Bet ir cilvēki, kuri paši atcerās šos notikumus, vai arī atcerās tos no savu tuvinieku stāstītām. Un jāsaka, ka tauta dzīvo tikmēr, kamēr piemin un atcerās savu vēsturi un savu pagātni. Paldies par to, ka Tukums bija izvēlētā pilsēta, kur šī izstāde arī notiek. Paldies arī par šo lekciju burvīgo. Viena valoda, kas mūs visus cilvēciski vieno, ir lūkšana. Un tamdēļ arī šajā brīdī es aicinu, ka mēs varam piecelties un vienoties mierīgā lūkšanā. Vēsturi raksta uzvarētāji. Tas bija un tas būs. Vēsturi nav jāraksta. Viņu ir jāfiksē. Vēsturi pati rakstās. Tikai ir jāfiksē. Bet paldies, Dievs ir uzklausījis mūsu ciešanas, mūsu pāridarījumus.